Patreiz Liepājas simfoniskais orķestris savā zālē kopā ar komponistu Imantu Kalniņu gatavojas latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncertam, kas jau šo piektdienu notiks, kā vienmēr, Rīgā Lielajā ģildē. Simfoniskajā lielkoncertā orķestris izpildīs Imanta Kalniņa svītu Rotāju dancoju, kas nekad nav skanējis orķestra izpildījumā. Ir bijis viens atskaņojums kameru izpildījumā, bet šī būs pirmā reize, principā pirmatskaņojums orķestra izpildījumā. Vai tomēr tāds dziedošs tītāti? Prieks jūs redzēt Liepājā. Labrīt. Man arī liels prieks. Kāds iemesls, ka jūs šeit simfoniskā orķestra mēģinājuma zālē esat? Man gribas teikt, vai te jūs nezināt, kāds iemesls. Bet iemesls ir tāds, kad Liepājas simfoniskais orķestris atskaņo vienu man darbu. Tātad simfoniska svīta Rotāju dancoju. Un pašlaik ir mēģinājums, un es esmu atbraucis šo mēģinājumu. Tas ir iemesls. Kāda ir jums sadarbība ar Liepājas orķestri? Pa laikam ir, bet... Vispār man ir pastāvīga sadarbība. Es nemaz nevaru pēdējos gadus atrast tādu, teiksim, laika sprīdi lielāk vai mazāk, kad man šī sadarbība būtu pārtraukusi. Mēs visu laiku sadarbojamies. Ziniet, es nezinu, vai grūts vai negrūts. Nu, šis jautājums nav aktuāls vispār tāds, un nav būtisks, vai grūts vai negrūts. Tas būtu varbūt derēt kādā jautājumu, varētu uzdot kādā seminārā, kurš sanācis ar mērķi apspriest, teiksim, kas ir grūti un kas nav grūti. Vai pa spēkam, teiksim, liepājniekiem? Lāk Dievs, kas pa spēkam. Visi profesionāli mūziķi, un nevar būt, kad nav pa spēkam kaut kas. Nu, tā speciāli es nerakstu Liepājas orķestrim, bet nu, ja es kaut ko uzrakstu, tad Liepājas orķestris katrā ziņā ir no tiem izpildītājiem, kas līdz šim ir atskaņojuši to, ko es uzrakstu. Tad jāgaida kāds atskaņojums, pirmatskaņojums varbūt. Jā, gaidīsim. Cerība. Cerība ir vienmēr. Cilvēks bez cerības, kā veidzinās bez spārniem. Un kā jums lūdzu pašam klājas šobrīd? Man labi, kā vienmēr. Dzīvojat Rīgā? Jā, ziniet, dzīve man ir aizvedusi līdz Rīgai, nu, sakarā ar skolām, ar bērniem un bērnu skolām uz Rīgu, bet principā es nekur no Liepājas neesmu pazudis, es te esmu bieži. Es bez Liepājas nevaru un nevarēšu, tā kā, ja jums būs tāda vēlēšanās, mēs bieži varēsim sarunāties šādā veidā.